Parasti cilvēki atrod ļoti daudzus iemeslus, kāpēc būtu jāsamierinās ar grūtībām. Bet patiesībā, kāpēc tev viņas būtu vispārībā jāpacieš? Daudzi cilvēki saka, mēs to esam pelnījuši, bez grūtībām nav izaugsmas. Nu jā, daļai ir taisnības, ka bez grūtībām, diemžēl, mēs esam tik stulbi, ka nav izaugsmas. Līdz ar to, ka cilvēks ir tik uzticīgs tām iegūtajām zināšanām, kad reku mana mamma darīja tā, man skolā mācīja šito, reku tur tajā grāmatā rakstīt šitā. Cilvēks ir tik uzticīgs tām zināšanām, ka viņš būtībā nespēja atklāt savu apziņu. Ne apziņu, ne apziņas iespējas. Tas ir baigākais darbs, lai vispārībā apzinātos savas iespējas, apzinātos savu ticību. Mums ir tik daudz izvēles iespējas, bet tā kā mums ir iemācīts, es domāju, ka vislabākais darbiņš ir tas, kad mēs atkārtojam tieši to, kā visi citi ir darījuši. Bet daudziem arī tas nestrādā. Mēs varam pilnīgi par savu kuku pārliecināties, kad mēs atkārtojam to, ko citi saka, kur mana veiksmes formula izdara šitā un būs tev laime, ja? Un kas notiek, cilvēki dara un nesanāk. Kāpēc? Tāpēc, ka mentālais stāvoklis šeit ir pilnīgi un galīgi atšķirīgs. Un ja cilvēks nespēja pamanīt savas iespējas, tad, ko viņš var izvēlēties? Viņš var izvēlēties ciešanas. Ne visiem veicās, es to noteikti esmu pelnījis, tā man ir mācību stunda. Tā pašā laikā, sauksim to, piemēram, pa kvantu lauku, ja tev pastāv milzīgas iespējas, ko tu vēl citu vari darīt. Un ja tu neesi apzināts, tad būtībā tu neesi klāstesošs tajās savās problēmās. Un, kāda tev var būt izvēle? Nekāda būtībā, ja? Jo, tu neesi šeit, tu neesi gatavs risināt, tu kaut kur visu laiku ciet, tu esi pagātnē, tu esi briesmās un šausmās nākotnē. Un tāpēc tik daudz un svarīgi ir vienkārši attīrīt savu galvu no tām vecajām sāpēm, no tā, kas mums ir ielikts bērnībā, lai mēs vismaz sāktu apzināties. Tad, kad mēs atkal tuvojamies tam punktam, kad ārpēc šausmas šeit taču nav izvēles, mums no sākuma tas ir jāizvērtē, jāatpazīst. Un tikai tad, kad mēs to atpazīstam, tad mēs varam atkal izvēlēties. Un ja tu apzināti nespēji izvēlēties, tad kas notiek? Tad tavas izvēles vispārībā viņas nav izvēles. Tās vienkārši automātiskas kaut kādas refleksas rīcības, kuras tevī ir vienkārši iekodētas, jo tu zini, ka tā vienkārši var izdzīvot. Un savādāk tu nezini kā. Tad kur ir tas risinājums? Tev viņš vispār interesē, ka tāds pastāv, jo mēs varam vienkārši nodzīvot dzīvi, dzerot tēju, ēdot cepumus, un tā arī neiebraukt šajā visā, ko mēs šeit varam paveikt, un varam arī apzināties visu to, kur mēs varam būt noderīgi, kur mēs paši kaut ko lažojam, kur mēs neievērojam. Jo tikai tad, kad mēs apzināmies un uzņemamies atbildību, ja? Atbildība tas ir tas visiem ļoti nepatīkamais rīks, ja? Kurš ir jāpielieto, lai tev sāktu lietas kaut kādā veidā izdoties. Un ja tu to nevēlies, vai tu no tā baidies, diemžēl rezultāts būs tieši tāds, kāds ir tavs mentālais prāta stāvoklis. Tas, ko mēs piedzīvojam, tas viss mums ir šeit. Mēs nevaram teikt, ka ārpēc šausmas, kāpēc ar mani tā notika. Jā, ir notikumi, mēs varam to saukt pa visādām karmām, vēl nezinu ko, bet kāda ir tava rīcība?